sākumā delfinārijas. Miau! Miau! Delfinārijas. Mulsinošāko džinglu pasaulē. Pirmā vieta, es domāju, ka ir šim džinglam pagaidām. Nakts vēl jauna. Bet tātad delfinārijas gadījumā, ja esat palaiduši garām šo mūsu, manuprāt, kolosālo rubriku, tad tas ir delfu rakstu apskats, bet tādā jau daudz nopietnākā gaismā, jo, ja jūs izlasat virsrakstu un tad jūs izlasat arī rakstu, jūs uzzināt tikai vienu daļu informācijas, bet ja jūs ieiet komentāros, jūs uzzināt patiesību. Tas ir tas, ko mēs darījām. Mēs apskatījāmies virsrakstu un uzreiz arī komentāru, lai saprastu, kas pasaulē pa īstam notiek. Un pa īstam, kas pasaulē notiek pēdējā laikā tieši mūzikas lauciņā. Tas ir tas, ko mēs apskatīsim. Lūk, pirmā ziņa. Delfinārija ietvaros. Pauls atbalsta Samantas Tīnas dalību jaunajā Vilnī. Ja? Viss korekti. Pauls saka, malacis, bet lūk, Skaidrīte uzreiz jautā, kas tas Pauls tāds ir, lai noteikti, kurš brauks, kurš nebrauks uz Eirovīziju? Ko? Kas viņš tāds ir? Un kas vispār ir tie cilvēki, kas nešķir pasākums? Lūk, nākamā ziņa. Noskaties, Aminata Fighter klipā boksējas pa īstam. Un lūk, uzreiz ieejam komentāros, kur raksta, Aminatiņa nezaudēja savas sievišķību. Tas nav tā vērts. Tieši sakars ar rakstu. Nākamā ziņa. Justs Sirmais iekļuvis Eirovīzijas seksīgāko vīriešu topā. Arī viss skaidrs. Tā kā, ja jūs neieiet komentāros, kur jūs uzzināt papildus informāciju, ko jums sniedz šoreiz Laura, te būs daudz komentu par pediņiem. Laura zina lietas. Lūk, nākamā ziņa. The Sound Poets izziņo vienīgo vasaras koncertu un piedāvā jaunu singlu. Tā vēsta ziņa, bet komentārs. Paldies par informāciju. Ko man tagad darīt? Ar šito, super. Noklausies. Ģitāra un naktsmiers. Jauna versija dziesmai Upē naktī pīles kliedz. Tā vēsta ziņa, bet komentārs. Nekas izcils. Labi ir tas, ka vismaz kāds ir noklausījies. Elīna Šimkus, nākamā ziņa, Elīna Šimkus noslēgusi līgumu ar starptautisku aģentūru CLB Management. Komentāros, lai veicas. Un kāpēc viņi vienmēr izskatās pēc tantes? Jautājums radies ir šāds. Lūk, nākamā ziņa, Svētā Pētera baznīcā bezmaksas koncertā uzstāsies kori no ASV. Bet komentāros rodās cilvēkiem tāds paziņojums. Ja cilvēks nāk no labas ģimenes, viņš nemaz nav resns arī Amerikā. Laba ziņa visiem kora mūzikas mīļotājiem, es domāju, tā ir. Nākamā ziņa. Novembrī Rīgā uzstāsies Eltons Džons. Un komentāros mēs varam uzzināt, kad visi būs sapirkuši biļetes, biļešu servis atcels koncertu un naudu pircējiem neatgriezīs kā parasti. Bēdīga pieredze cilvēkam ir bijusi. Nākamā ziņa. Rīgas Rācnama zvani skandēs Raimonda Paula melodijas, kas, man liekas, kolosāli. Jūs ejat pa Rīgu un visu laiku Rācnama zvani skandina Raimonda Paula melodijas katrā apaļā stundā, bet no komentāriem mēs uzzinām, tas ciests nekad nebeigsies. Un noslēdzošā ziņa mūsu delfinārija apskatā, kas tad jauns notiek mūzikas pasaulē Latvijā. Lūk, ziņa, ka mūziķi ālējas zelta mikrofona nakts ballītē, bet komentāros mēs lasām, kāpēc Latvijā ir tik daudz nesmuku cilvēku. Tas bija delfinārijas.